Un arī svarīga ir atpazīt emocijas tieši sejā, kā viņš tajā brīdī jūtas. Bērniem ir ļoti svarīgi, ka viņi izprot, kā šīs emocijas izskatās citos cilvēkos un ko bērns tajā brīdī var darīt. Mēs nevaram bērnam piedāvāt emociju regulācijas pieejas, stratēģijas, ja viņš nezina, kas vispār tā ir par emociju un kāpēc vispārībā ir jālieto kaut kādas pieejas. Un viņš var to iemācīties, redzot, kā citi bērni vai pieaugušie izskatās. Piemēram, ir realistiska situācija, kad bērnam ir tādas lielas emocijas, neapmierinātība, viņš iespējams ir sastrīdējies ar citu bērnu vai atņēmis mantiņu citam bērnam, un tas cits bērns ir nelaimīgs, neapmierināts. Un tas, ko mēs darām, mēs nevis vēršam uzmanību uz emocijām tādā cieņpilnā veidā, kad paskaties, man šķiet, man izskatās, ka viņa sēņa ir tāda bēdīga, izskatās, ka viņam nepatika, viņam to mantiņu paņēma nost.